Labdien! Mani sauc Lelde Cīrule. Kopā ar vīru Ivaru Cīruli esam nodibinājuši sporta klubu Gold Barbell, kurš pārstāv visus spēka sporta veidus. Un šodien pie manis ciemos ir Inete Rīniece, kura pārstāv tādu sporta veidu kā fitness. Un tā kā šajā sporta veidā ir jāietur diezgan stingra diēta un ir noteikts kaloriju skaits, kas dienā jāuzņem, un arī noteikti produkti, ar kuriem tajā dienā ir jāvarie. Un tāpēc Inete ir izgudrojis pa visiem šiem laikiem dažādas receptes, kas ir veselīgas, olbaltumvielām bagātas, un arī receptes, kurās tiek izmantots proteīns. Un šodien mēs izmantosim Fine Nutrition firmas proteīnus, jo viņiem ir ļoti daudz dažādas variācijas garšām. Kopā ir apmēram 26. Šodien mēs taisīsim 3 ēdienus un izmantosim arī 3 garšas proteīnus. Un Inete pastāstīs, ar ko mēs sāksim, kādu ēdienu mēs pirmo gatavosim. Pirmo gatavosim keksiņus, baltos un brūnos. Tā mums būs nepieciešamas pupiņas, baltās brūnās, baltā melnā šokolāde, proteīns un olas. Jā, varbūt sākam gatavot. Pirmais, ko mēs darām? Mums ir gaišos pupiņas. Jā. 2 olas. Veselas olas? 2 veselas olas, jā. Inete, cik tu gramus olbaltumvielas uzņem dienā? Starpsezonā ir apmēram, tas ir tad, kad es negatavojos sacensībām, 1,5 gramus 2 grami. Un tad, kad gatavojos sacensībām, kā šobrīd, es mēnesi esmu uz diētas, tad ir apmēram sākot no 2 gramu līdz pat 3 gramiem uz pašām beigām. Un cik būtu jāuzņem parastam cilvēkam olbaltumvielas? Pats minimums ir 0,5 gramu uz 1 kilogramu masas. Vidēji apmēram 1 grams dienā. Ja nodarbojas ar sportiskām aktivitātēm, tad, protams, kaut 1,5 gramu varētu lietot. Tā, pielikām 2 olas. Tā, tad mums vajadzīgs ir blenderis. Mums ir tuvāk. Jāsablenderē olas kopā ar pupiņām. Pa to laiku, kamēr blenderēsies olas ar pupiņām, mēs esam izkausējuši šokolādi. Balto šokolādi, vienu tāfelīti. Jā, šokolādi, vienu tāfelīti, 100-gramīgo. Un pupiņas ir viena buņģiņa, kuram noliec šķidrums. Jā, var arī pats vārīt, tas būs, neto svars būs 240 grami. Nu tā, mēs esam sablenderējuši pupiņas ar olām, izkausējuši šokolādu un šokolādu piejaucam klāt pupiņām. Tas mums būs cukura vietā. Saldumā. Tad mums būs nepieciešams proteīns, jāsajauksim. Šokolādi izkausētu ar pupiņām, ņemam proteīnu, pievienojam 30 gramus. Mēs pievienojam karameļu garšu. Un sajaucam. Un tad būs vajadzīga vēl pusteika roka cepamais pulveris. Lai interesantāka garša, mēs arī pievienosim nedaudz kokosriekstu skaidumus. Kad 50 gramu. Pusteika roka? Jā. Un tas laikam arī ir viss. Tas ir viss, jā. Baltajiem keksiņiem tas arī ir viss. Nekonceptīs. Apmēram 170–180 grādos. Tomēr paliek brūns gatavs. Vislabāk cept vai nu silikona formiņās, bet ja ir šādas teflona pārkājuma formiņas, tad būtu labāk likt papīrīšus, jo šī mīkla ļoti pielīg pie plāca.
Iesim vispirms tālāk. Vienmērīgi sanāk. Ui. Keksiņi arī nedaudz uzpūšās, ne tik daudz kā parastie keksi, bet nedaudz uzpūšās. Liekam ar tādu aprīķinu, ka viņi tomēr celsies drusciņi. Tikmēr mums jau kausējās melnā šokolāde tumšajiem keksiņiem. Šokolādi vislabāk kausēt ūdens peldē un salauzt mazos gabaliņos. Liekam šādus keksiņu mīklu cepties 175 grādos apmēram 15–20 minūtes. Un otra recepte būs ļoti līdzīga pirmajai, bet šoreiz būs tumšās pupiņas un melnā šokolāde. Un taisīsim blenderī. Vienkārši parādīsim to, ka var taisīt gan ar rokas blenderu, gan ar parasto. Viena bunžiņa pupiņas, tā 2 olas, un visu sablenderējam. Sablenderētas. Pievienojam klāt izkausēto 1 tāflēti melno šokolādi. Un tā kā melnā šokolāde nav tik salda, kā iepriekšējā receptē balto, kur mēs likām, pievienosim arī klāt medu. Protams, tas ja grib kāds saldāk, ja nepietiek ar šo. Vienu karoti medus, cepamo pulveri atkal pus teju karoti. Pus teju karoti cepamo pulveri, un šoreiz mēs liksim šokolādes ķiršu proteīnu. Un atkal nedaudz visus samaisam. Tā viss ir kopā samaisījies un pildam šoreiz silikonu formiņā lejam. Šīs receptes ir vienkāršākas pa vienkāršu un pat neaizņem 10 minūšu laika. Tā kā katrs var mājās izmēģināt veselīgas receptes. Trešā recepte būs biezpiena bumbiņas. Tā mums būs nepieciešamas 2 biezpiena paciņas. Žalvētie augļi, rieksti, sēkliņas, te burtiski ir izvēle brīva. Var variēt vairāk riekstus, mazāk žalvētus augļus, sēkliņas vairāk, principā, kā labāk garšo. Biezpiens ir vājpiena ar 0% tauku saturu. Vajadzēs 3 olas, no tām 2 olu baltu un 1 veselu olu. Tā, 1 veselā ola un 2 olu baltumus. Arī te var, protams, likt veselas olas, bet tad uzreiz būs uzturvērtība. Uzturvērtībā būs vairāk tauku, vairāk kaloriju. Tā, vēl 1 baltums. Tā, šeit cukuru neizmantosim.
jo cukuru mums aizstās saldie žāvētie augļi. Man ir 100 grami dateles, plūmes ir, rozīnes, visus neliksim uzreiz. Asumiņam tādam pikantam dzērvenes, aprikozes un dažādas sēklas. Lielākos augļus kā aprikos vai plūmes vai dateles iepriekš sasmalcina, smalkāk sagriež. To visu samaisam, pieberam proteīnu. Jā, piebērsim, izmēģināsim, kā mums garšos ar ananāsu proteīnu. 1 kausi. Tas arī būs, teiksim, tas ir papildus gan olbaltumvielas nāk klāt, gan arī kā saistviela. Tas arī kopā labāk satur produktu. Un nedaudz arī saldumu dod. Arī saldumu. Un no sagatavotās biezpienu masas veidojam bumbiņas ar rokām visvienkāršāk. Tādas vidēji lieluma. Un liekam uz cepamās plāts, kur ir noklāts cepamais papīrs. Šis našķis droši vien ir ļoti labs lieldienu rītā. Ne tikai, jā. Jo tur ir, var teikt, visas tās pašas sastāvdaļas, no kā taisa lieldienu pasku. Gandrīz. Tikai šis būs krietnī diētiskāks. Ērti ņemt uz darbu līdzi, teiksim, braucot kaut kur ceļā. Var arī taisīt lācenīšus. Tas nav obligāti, ka jātaisa bumbiņas, ir kā pašam ērtāk. Varbūt dažādi. Proteīns dod ļoti skaistu ananāsu smaržu, es jau jūtu taisot. Baltās šokolādes un karameļu proteīnu keksiņi ir gatavi. Tagad liksim cepties melnās šokolādes keksiņus. Arī 175 grādos, kāds 15-20 minūtes. Un šādi izskatās gatavi šokolādes keksiņi. Šīs dienas darbiņš ir padarīts. Lūk, 3 gardi našķi. Un uz tikšanos nākamajā reizē, kad gatavosim 3 interesantas un gardas receptes. Atā!